Groģi, jā, zikā mums ir jāizdomā reāls laiks, kad mēs šito visu varam nofilmēt, jo šitāds bullshits, kad man zvana, tev zvana raksta. Mums jātais vai nu pa nakti, vai no rīta. Vai nav cita laika reāli, vai nu pa nakti, vai nu no rīta. Pa nakti var tad, kad... Nu, bet sestdienas rīts ir laba opcija, man liekas, neviens čīs nezvanīs. Labrīt, sveiciens sestdienā. Tad, kad jūs to skatāties, es ticamāk, ka nav vairs sestdiena, ir cita diena. Ceru, ka nav jau nākamā sestdiena, lai nav tā, ka mēs nedēļu vēlāk to visu esam izlaiduši. Kā parasti ar jums Salvis un Rihards. Mēs jau esam pusē brokastīs, mazliet pirms tam papadāpājām par sev vairāk, jums mazāk aktuālām tēmām. Vai mēs to kaut kur liksim vai neliksim, laiks rādīs. Bet tagad ķeramies pie šīs dienas galvenā pasākuma, kāpēc mēs vispār esam satikušies. Ir iznācis 3-7-1 battle showmatch, 2-2. Attiecīgi, tur piedalās 2 muzikāli ansambļi. Muzikāli ansambļi, bet pagaidi, kas ir tas, kas tagad sacentīsies? Tātad es pastāstīšu tūlīt, jā. Okay. Tātad tur ir 2 muzikāli ansambļi, viens ir Zelts un Rīts, un viņi pārstāv muzikālo ansambli Tie tur. Nē, nav smieklīgi. Viņiem ir labs muzons. Es nesaku, ka es slikts muzons, vienkārši man ļoti patīk tas muzons. Tie tur. Jā, tā kā iesaku to paklausīties, varbūt māju pa ceļā. Viņiem ir tiešām labs muzons, tāds old school raps. Zelts ir piedalījies, jā, daudz battlos. 3. sezonu viņš piedalās, viņš arī šogad piedalīsies laikam 1-1 battlos. Viņa kompanjons Rīts nav piedalījies battlos, bet viņš arī ticis pieminēts par cik Zelts piedalās, tad viņš arī citais dabū un ierīt, jo viņi piemin, ziniet, lai iedzeltu. Zelts bija tas džeks, kas tajā behā repoja? 46. kuram sieva atnāca. Kuram sieva izvēl, ok, tas bija krūts. Okay, un otrs muzikālais ansamblis ir Kjumanis un OG Monte Carlo. Kjumanis ir 2 gadus, es negribu samalot, manuprāt, viņš ir 2 gadus uzvarējis. Ir vairākus gadus bijis žūrijā, īsāk sakot, no battle pirmsākumiem Latvijā. Viņš ir tajā scēnā. Un OG Monte Carlo ir 1 gadu piedalījies, izkritis laikam 8-daļfinālā pret Mazo Rūdi. Mazais Rūdis. Jā. Diezgan drausmīgi zaudēt mazajam Rūdim. Nē, viņš tā diezgan vienalga, es jau nezinu. Es šito visu nezinu. Man šis viss liekas jauna lieta manā dzīvē. Vienkārši ņirdzīgi liekas mazais Rūdis, kam zaudēt. Bet nākamajā gadā pēc tam mazais Rūdis uzvarēja. Tāpēc, viņš vispār uzvarēja? Vispār uzvarēja, okay. Jā. Kjumanis un OG Monte Carlo pārstāv muzikālo ansambli, repa ansambli Salaspils Prospekti. Tagad tas 2 tādas latviešu repa gangsteru apvienības, kas savā starpā tūlīt mērīsies, kuram garāki panti. Tā kā tā, tu esi gatavs? Es esmu gatavs. Ātrā kafīņa? Es ēdīšu. Neko klausies. Ātri rezultāti. Un uzreiz tāds labs emocijas ir skatoties beidzot jaunu sezonu. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles. Mēs esam jaunā vietā šogad. Tas ir palādījums, tāpēc es teikšu vienreiz. Palādījumu mēs varam vienot rokas. Let's go! Tu vari šeit piecelties kājās vispār? Pamēģini. Varbūt. Var, jā. Ko tu saki par tādu mūsu tradīciju? Ka katru reizi, kad kāds, vai nu tas Bruno, vai arī kāds pasaka uztaisēt troksni, ka mums ir jāpieceļās kājās? Ak, Dievs, tas būs apgrūtinājuši. Tas būs fun. Tā es notiek. Aiziet! Tātad šis ir showmatch events. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs sarunājam 4 battles, bet notiks 3 battles. Ja, neprasat, kā tas sanāca. Un šie pāri ir interesanti vispārējais. Un papildus visam tam šis ir vēsturisks prikols, tāpēc, ka šis ir pirmais battles 2-2. Jā, citur pasaulē tas jau notika 5 gadus atpakaļ. Mēs nedaudz, bet mēs tomēr to darām. Tāpēc pirmkārt, vēlreiz, es gribu pajautāt jums maksimāli troksni showmatch 2-2. Es necelšos kājās. Ir jāatcerās savu. Nē, nu kāds.
Pirms Ko mēs vēl droši? Mēs esam tuptē. paldies LVBet Scores, ka jūs esat šogad ar mums. Paldies Saltam, Tas prikals ka jūs ir tāpēc, esat ar ka tas mums. būs visu Un, laiku. protams, paldies Es Monster Energy. necelšu. Iedodam viņam Es arī esmu too trūks. lazy par šito. Kā es labāk ēdīšu. Ir Tu vari jau. notiedēt, Labs man ir. nevajag. Let's go. Tas man Sākam. večuks jau vairs nav Reperi, ko zaudēt. komanda, apvienība pa kreisi no manis. Sakat, kas jūs esat? Mēs esam prospekti! Kas ir tie tur? Ok. Un apvienība, reperi pa labi. Sakat, kas jūs esat? Hey, yo, what's up? Te Zalts. Rīts. Mēs esam tie tur. Viņam Let's nebija go. uzs pirms tam. Varbūt bija. Ok, pēc izlozes, Tādu kuru jūs vāju nekad atbalstu neredzēsiet, iedeva pirmie, Zelcam. kas sāks pirmo raundu, pirmo bītu, ir apvienība. Tie tur iedodam maksimāli troksli. Ātrais komentārs. Parasti ir 2 beati, 2 raundi. Citreiz aiziet kaut kādā bezskrāta 5 raundi vai kaut kas tāds. Bet nu, es pieļauju, šoreiz būs 2 beati, 2 raundi. Aiziet, Melošēk! Jā. Let's go. 1-2, 1-2, 1-2. Viss ok? Jā, Maucam? dzird, māc. Bet jautājums, kā tur ir ar tiem bītiem tagad? Viņi to bītu tagad dzird pirmo reizi? Nē, viņi ir Atkal sagatavoti. kaut kas sagatavoties. Tas nav freestyles. Tur vispār tālu no freestyle. Ok. Viss ir sagatavots. Ok, krūti. Viss kārtībā. Es vienkārši gribēju saprast. Jā. Davai. Kaut gan godīgi sakot, ejo Zelts. Man liekas, vajadzēja atteikt un punkts. Būs boring, jo ko viņi var pateikt par mums? Kā katru sezonu papis vai tie tur repo uz apli un neviens neklausās mūs, izņemot reperus. Labi, vai ka es augumā īs, bet esmu laukumā sīksts. Man ir daudzumā rīmes, karstas kā sauna vai plīts. Zilbas manā flovā tā kā šaurumā slīkst. Es atstāšu caurumus tavā audumā drīz. Pīs, mājās raudi un bīksti. Šodien traumas tev spīd. Padomā vispār, vai tev draugi ir īsti. Manas jobanās rīmes, tur tevi uzgrauda kā rīsi. Paklauk jū, pazūd no šī lauka uz dzīvi. Es te pļauju ar rītu, to, ko šis vīrs ir iesējis. Vinēt var tik tādus, kas sīki bez spriespējas. Zog citu rīmes un uz bīta sevi piesmējis. Vēl atļaujās man rakstīt uz... Diezgan man patīk. Beats ir tāds ļoti tāds. Man patīk beats. Bet viņi arī paši izvēlās to bītu. Vai Grūti viņiem teikt. iedod, vai Parasti tas nav ir tā, ka pirmajos etapos viņiem iedod beats, un pēc tam kaut kādā jau tur ceturdaļfinālā viņi var izvēlēties paši. Okay. Uz to 2-2 iesējis. Vai arī, ja iznākumu sarunā ar draugu, kā ir otrai sezonai čempionu sanāk, ka nav. Kaut ko sameta netā, savāc to naudu. Tad jau labāk pakās nekā atstāt tādu kaunu. Var arī pazemot mudakus, kuri lasa no trūpas, kuru rīmes liekas. Nu varbūt pirmā klasē krūtis, kuri valk uz rūpaku tikai tad, ja blakus kāds turas. Lai gan varu iedot props par to, ka vecajiem paturi duras. Nu laikam nav grūti par veterānu kļūt, ja nav pretestības karā laukā bezcerīgi varat savukārt, ka esat labākie, bet masu liekat neprasmīgi svāru kausā un mest veselību varat laukā. Rakstat ilgi stil, to nesekmīgi darat kaut kā vienīgais, ko mākat pārvērst depozīta tāru naudā. Vēl pāris frāzes sāksiet depresīvi tagad raudāt. Nevienam masāžu nepalīdz pret tādām traumām. OG domā atgriezties, bet nepazīst pat savu laukumu. Būtu tavā vietā, man tas neprasītu zvanu draugam. Mīnusi uz celiņa, mēs nepaslīdam, labi braucam Zelts un rīts tie tur uz bīta. Eksplozīvi abi maucam, kā Nomainījās flows tajā brīdī, kad viņš sāka to OG Monte Carlo nodirst. Tad galvenās lietas, ko es pagaidām dzirdēju, bija, ka viņi tur Kjumanim par vecajiem laikiem kaut ko tur par tiem Latvijas batu pirmsākumiem tur pārmet arī, kad tie otrajā sezonā nebija uzvarētāji. Jā, tā kā... Nu, pagaidām nekas tāds ļoti, bet flow ir labi un visā visumā diezgan... Teksts ar man liekas, tam Zelcam un Rītam ir, krūti viņi ir izdomājuši to. Man tā liekas, ka viņi diezgan forši. Bet arī nav tā, ka publika baigās kaut kādas emocijas vai atbalstu. Tur nav vēl bijis nekāds tāds hype moments, ka tur vajadzētu satrakoties, ka wow, kad te tagad nolika. Bet tas, man liekas, parasti iet uz beigām, ka viņiem tur jau intensīvi... Uzsildējām. Jā, sākums. Mācam tālāk, ja? Jā. Rindas mērē tā kā streptocīdu, kad ir daudz. Izcitumi lūkā izstās reperītis, kam ir kauns. Kombeks izgāzīsies, ai cik nepatīkami, ka nav man nekas pozitīvs, ko pateikt jums tik negatīvi sauc. Ja nav noslēpums, kurš tev vispār repu mācīja? Tava ķermeņa perforācija būs kā dekorācija, kas sāku pelnu daudz.
neiet runa te par naudu, bet par repakiem pēc mana pirmā battle raunda. Scenā tēlos vērtos it kā gospeli teiktu, bet gan jau nācāt promotēt to prospektu teiba. Būs karsts vai nē, tā kā saļara degs, zajebis, nevaru sagaidīt to zaņāru tekstu. Jā, nu šitais bija labi. Viņš teica, ka viņi paļbom ir atnākuši vienkārši tā kā promotot savu nākamo teipu, kurš nāks ārā, ka viņi teiks, ka būs uguns, un tur piedalīsies Zantikvariāts, kurš, nu, tā kā ir bišķiņi atpazīstamāks repers par viņiem, un viņi arī saka, jā, mēs nevaram sagaidīt viņu ķipa tekstus. Okay. Pušot West Coastu, tā ka suka pieturies. Man arī patīk G-funk, bet esat tālu no rietumiem, jā. Tikpat tālu, kā aizbergs no sīkas pārslas. Tikpat tālu, kā Monte Carlo no īsta ārsta. Tu no rietumiem, tikpat tālu, kā austrumi. Suka klausa man, ka tauts saka, un ej prom pa kauna taku. Kamēr es te piedaros, kā naudas smag pie naudas smag. You know what's up, tētē nāk ar jautu smagi. 4x4 ārd, kā ar jaunu Kawasaki. Kā tu saki man, ka nevajag nākt te, bet pats esi klāt, veci tik līdz reizes sezonu taisās sākt. Es stāsti man, ka projekts domāts jaunajiem, pēc tam pats piesakies, laikam jau vairs nav neviena potenciāla pretinieka, ceri nonākt augstu lieki, tā vietā jāskatās, kā novākti tev draugi tiek. Draugi vien, bet jāpiebilst, tā nav trauma viegla redzēt citu nāvi, jābūt īstam psihopātam, sātanam ar sapni sista pātagu un cauru dienu. Tagad sakoncentrējies un atbrīvo tai paurī vietu, jo liekas tam ar vienu reizi nepietiek. Gribu, lai visu atlikušo dzīvi neviens vairs nepiemīt, pat nepinies ar mani, neredzēsi manu nepatīku. Q ir jātur OG rokas, savādāk viņš nepiekrita. Allegedly. Tur ir bijis tā, kad tur notiek šis rapa battles vai nu 1 pret 1 vai 2 pret 2. Ok, 2 pret 2 Latvijā, tas ir pirmo reizi laikam. Ko tas Borgs pēc tam? Nu jā, ir tā, ka tur, pieņemsim 1 pret 1, tieši mūsu platumgrados kā Latvijā. Ir bijis, ka tur sāk kaut ko ņemties, mahāties. Es uz tiem pasākumiem esmu tikai uz kaut kādiem 5 bijis klātienē, un es zinu, ka pagājuši gadu bija tieši battle laikā, tur kaut kāds viens sadzērēs fans uzbrukt tieši Zalcam, laikam, vai kaut kas tāds. Tāda kaut kāda situācija ir bijusi. Ne, bet es domāju vairāk, vai viņi savā starpā ir. Nu, it kā teorētiski visiem ir jāsaprot, ka tas ir tāds koncepts, kurā viņi viens otru nodirž, pēc tam paspiež rokas un aiziet. Bet es pieļauju, ka bieži vien tas tik vienkārši nebeidzās, vai tur ir kaut kādas razborkas, vai vienkārši viņi apvainojās viens uz otru. To ir man... Tā, kas man tagad jādara? Iksiņš. To man ir grūti pateikt. Bet es zinu, ka, piemēram, tāds krievu reperis Oksimirons. Zinu, tas pat ir zinu. Viņš bija Amerikā, arī uz battle repu, bet tas bija bez beata, bija šim citādāks koncepts. Un tas bija Los Andželosā. Un allegedly tur ir bijis tā, ka tur ir bijis apmēram 50 krievu pret amerikāņiem publikā. Un pēc tam tur ir bijušas kaut kādas razborkas. Nu tā mēļo, kā saka. Ejo, bans patika! 3-7-1. Ejo. Un jūs teicāt, ka mums nevajag 2 pret 2 sezonu, bet prospektiem ir jāatbild iedoram. Nu jā, situācija ir tāda, ka bija labi. Publika neiedeva lielu atbalstu, tāpēc, ka manuprāt, nebija tāda taiminga, ka viņi kaut ko labu pateica. Vajag atstāt pauzi, lai cilvēki to varētu paspēt apstrādāt un noreaktot, bet viņi vienkārši tā kā tik plūstoši to visu darīja, ka nu nebija. Man bail, ka tūltās viņus nolīdzinās, bet nu skatamies. Yeah! Aiziet belošīgi! Yeah! Prospekt. Tev pizdā! Yeah! 2 pāri nomīza betlot, atvežam un papīra drīz, kā pa faktiem liks, tu kā elfs sāksi repā ironizēt sevi satirīgs, padirsīs visu mārti, gribēja pie papīra tik, bet visas iespējas tev pavīdīs, es šito ļoti gaidīju kā flabīdīs, 1 kvadrāts salāt biks vārdā Mārtiņš, un blaks kaut kāds dolbojobs, lidos galvanos kā albatros, abiem atmaroziem šis ir papandos. Zalts ir DHL darbinieka prototips, uz tavas darba tačkas paneļā izbotas līkš, tu esi piena puika, marketinga čoka piks, visu battle līgas, suka zaudētāju logotīps, kur ir tavs kosmodīs, tevi šķībelīnu salika, visi ceļ
Sen jau aizmirs, kad otrais palika. Ja tā padomā, ko tu suka esi izdarījis, tev vajag batlu papīt, bet pirmās izdevības nebija tavas cirkanības. Uzmet labāk salto, atnāc pēc naudas, labāk nomet tomēr balto. Tāda lieta ir enerģija, ko var uzreiz novērot. Arī nav tā, ka tur kaut kādas baigi tādas smieklīgas lietas vai interesantas viņi pagaidām pateikuši ir. Izņemot par tām botām uz DHL, kur ir paneļi. Bet tu vari redzēt, ka viņi ir tādi daudz agresīvāki, viņi lien viņiem sejā un tā kā. Nē, jā, ok, tāpēc es arī jautāju pirms tam, vai ir bijuši kaut kādi fight šitie. Gan jau. Nē, ok, klausamies tālāk. Tiem abiem talbojobiem pienāks vakars tūlīt, tu viņu paņēmi līdz, lai mēs redzam, kāds atmars ir rīts. Pagājušā reize es tev līdzjūtību rādu, šoreiz pats vainīgs, tava brīvprātīga nāve. Kā līderis tu vārds sirdi rīmēs, tu nekāds saka, ka tev ir bārs, bet dzīvē knapi pievēl kāds. Tu esi nīkulis un nāks, un šitā sīkā gnīda ir līdla ēdā vārdi. Jūs pīdari un brāļi, incest, bez betla pozitīvās ziņas, jums tikai hiptes, pīzdes kāds bīdu betla bārs. Rokas bībeles, mans tautos līmenis, kur stāv zem grīdas līstem pāls. Tavs līmenis ir prāve, un pudeles brāļ no uzvaras tālu kābļi. Kucenu krāna suka, tu tāds un kā vēl gribi naļiku. Pēc batla vari pudeles vār. Čoks tāds lūzers, bīt no Gūtberga nāk. Rīta pierā aizņem 5 vietas plādījumā, telepātiski Zini, kā ir? Dzirdēji, ko viņš teica? Rīta pierā aizņem 5 vietas palādījumā. Jā, bet zini kā, ok, kas bija niedzīgi, bet zini kāda ir atšķirība, vismaz šobrīd, kamēr mēs neesam noklausījušies. Viņiem, tam tur ar Zalcam un Rītam, viņiem ir tāds vairāk, vismaz tas pirmais viņu tas, ko viņi startēja tagad, viņiem tāds intelektuālāks bija vairāk. Nu, tur nebija brēģi nahuji, un viņi pa pimpiem nesauc un pa kropļiem un tādām lietām, kādiem atmariem. Šitie močī kaut kādu, baigi nodisosim. Viņiem, zin kā, var redzēt, ka publikai patīk tas, kad saka visu laiku kaut kāds pimpi, kropļi, atmari, un, publika pavalkās uz to ļauno huiņu. That's kind of the point. Nē, ok. Viņi tur ir satikušies, tavs uzdevums nodirst to otru, tavu oponentu krutē. Jā, bet kas izvērtēs, kurš uzvar? Šeit es nezinu, mums jānostās līdz galam, bet es pieļauju, ka neviens, ka būs tā, ka skatītāji vienkārši liekas, kuram vairāk čomilīdz, tas uzvar pa lielam. Bet tāda atšķirība, ko es ievēroju, bija, ka Kjumanim un OG Monte Carlo viņi izklausās tā kā dziesmā. Jā, viņi tur arī viens otram vairāk piebalso līdz arī. Jā, tos bekus liek. Jā, bekus, tas ir krūti. Ok, es padzīšu bišķi apakaļ par to Rīta pieri. Rīta pieri. Interesants. Gūtberga nāk, Rīta pierā aizņem 5 vietas plādījumā, telepātiski kolīdz iepas 50 metru rādījusā. Gūts vārdu neizdevās nokopēt, augstas krumpē, kā neizdevās nokopēt. Mēģināja, cik ir spēka, pēc tūs rīts ir neglīts, jo tev sanāk nevis Edvard, bet sanāk lēts Edvīns. Ar tādiem cipriem jums viss ir safe, jūs esat kastē, ir laiks to seifu atpūķēt un smagi pakstīt praksē. Ar tādiem dokumentiem liekaliene apdzīt rasē, jums saviem diviem moks zaudētājs ir rakstīts pasē. Smagi fināli, lai tecētu uz leju, esi šķidrs tā kā spirts, kas pa pudeli lejas. Kāds to tevi sanāk vilks, bļet, uz šūneļa seja, dabu un pakau pa pakausi pus kumeļa dzēja. Nav ne teksti par šiem gadiem jau ir palikuši dari, kamēr abi esat blakus zemē samiruši bārbi. Nav brīnums, ka nesanāk salikt dēļus no nekā, jums uz viseni kultūra rāda ceļus tā kā svārki. Un pirms runā pa manīm, ko tu 3 gadus darīji? Ocu goča uzprāk, zeļas panāk umskāls, serpis arī uztais, rūdz pacēla sezonu, cena liek beku sācim un kurtam, mēs visi ņemam peso. Man pat sanāks lielām skatuvēm kā, huļi tu no... Te jau aizgāja tā ļoti personīgi par to, ka ko tu pirms viņš kaut ko dirsīs tam OG Monte Carlo, jo viņi laikam satikās vienā sezonā, tā sanāk. Viņi viens pret otru arī? Viņi nebija viens pret otru, man liekas, OG Monte Carlo izkrita pēc mazo rūdi, un Zalts tur tika tālāk, man liekas, ka tajā sezonā viņš arī tika līdz tai otrai vietai. Sorry, varbūt es kaut ko te putroju, bet man liekas, ka tieši tā tas bija. Un tad viņš saka, attiecīgi, ko tu pirms kaut ko saki par mani, ko tu 3 gadus darīji, ka tas Zeļģis un Goča un Ots, un viņš, visi ceļ pīķi no repa, Amanito, jeb Mušmira, liek beku Sancim, viņš tur teica,
Un, ko tu dari? Paklausīsimies vēlreiz. Kumskāls, serbis arī uztais rūts pats. Tagad vēl apakaļ. Kultūra rada ceļus, tā kā svārki. Un pirms runā pa manīm, ko tu 3 gadus darīji? Ocu goča uzsprāg, zeļas panāk kumskāls. Serbis arī uztais rūts pacēla sezonu. Sēna liek beku sācim un kurtam. Mēs visi ņemam peso. Man pat sanāks lielām skatuvēm kā. Huļi tu no 3. sezonas esi 8 kaut kāds. Pasties no malas, viss tev zenīts ir battles aprāv. Melna zara grāmata, tev bija švakas lapas pāri vai kā? Karstu dziesmu taisī, tev no repera vasara klāt. Un tev nav tie platuma grādi. Tu esi vasalis man, ja tu raksti tik labi, nak tev nekas nav no svara. Tava pašmasas skaliņa ir tā kā plasmasas glāz. Un jebkas, ko tu radi, ir tupas atskaļas brāl. Stāsti pasakas, ka ar pacaniem tu sasiķi balvas. Runā kā uz ielām, tu kādu aptīrīs. Suka katrā ielā tevi atpizdī, no tevis smīž un baidās tikai jāpavīz. Bet tu, bļeļ, runā pa battle rapu, suka tu atpizdī, no tevis smīž un baidās tikai jāpavīz. Bet tu, bļeļ, runā. Kas mīž un baidās? Es gribēju arī kaut ko teikt tajā sakarā. Ir kaut kāds apavīts, es nezinu, kā viņi pareizi raksta, neesmu neko no viņa redzējis, bet tas ir kaut kāds fujaks, laikam, kurš ir streamojis kaut kādas CS un arī streamojis battles un kaut ko dirsis pa battlēm. Tā kā mēs tagad. Okay. Un laikam visi viņiem ir solījuši pa purnu un viņš nomīs. Dievs! Allegedly. Tu nopietni? Vot redz, kā ir. Kur ir tie džeki, kuri sola pa purnu šitādiem, kuri kaut ko streamo, heito, diso? Nē, veči, tas arī ir atkarīgs, ko tu saki, ja tu tagad tur teikt, ka viņi visi ir lohi un idioti un neko nemāk, tas jau ir viens. Es saprotu, protams, varbūt viņi tur varbūt paķēra uz lielāku kreņķu. Es neesmu redzējis, nezinu, bet, pie dīras. Es domāju, varbūt tur ir kaut kāds priekšstāsts tam visiem. I guess ir, bet varbūt tu zināji to, es nezinu. Tas ir tas, ko es zinu. Viss cool, man tas der. Pa battle rapu suka, tu rausties, kā sapisies dekodēs. Tu spekulē, kāpēc tevi rausties, kā sapisies dekodēs. Neviens nesavs laiktu strek, jo tavi treki veik tev neturētē, tu vēd vanatīt, pēc sekundi uz netovē. Ceļus tikai uz tīrsu, kā lady boja svārki. Taisi pildi, tā ir nāve. Šitais lūzers vairāk ar mani točne nerunās pohuj, jo manā kompānijā goču uzradāts, ne jau viņš, bļeļ. Salā. Kādam... Kas ir tas goču? Goča ir tajā sezonā arī, kad viņi ar Toģiju Monte Carlo piedalījās, uzvarēja Goča. Goča ir plaši pazīstamāks kopā ar vēl vienu reperu no tā gada, kur sauc oriģinālu Ots, bet viņi uztaisīja tādu joku repa grupu, kur viens no viņiem ir Mauku Sensis un otrs ir Grandmasters Neons. Un Goča ir tas Grandmasters Neons. Okay. Tā kā varbūt tā tu viņus zini. Es esmu redzējis viņus, cik es zinu. Es tur 1-2 dziesmas zinu viņiem. Tad tie ir viņi. Viņi pa lielam tas viņu aprais sākās no battlēm. Tā kā tieši šie battleri ir laba platforma priekš. Pildi, tā ir nāve. Šitais lūzers vairāk ar mani točne nerunās pohuj, jo manā kompānijā Goču uzradāts, ne jau viņš, bļeļ. Salā. Kādam pīs, ka tev šogad iznākuši 2 dīs, kādam pīs, ka tu repā tēlo verbal karatīs, bet tu nerepo ar pacaniem, kas labāk rīmēs pīš. Palādiem, kā jums patīk! Viņus iznes. Tur nav... Vai arī viņiem bija vairāk čomu vienkārši? Sorry. Bija. Es saku, es vienkārši to konceptu, es saku, es neesmu to redzējis, to konceptu īsti nesaprotu. Tātad, ja tu gribi uzvarēt, tev ir jānosauc viņu pa kropļiem, maukām un visādām pārējām lietām. Ne obligāti. Tam ir jābūt gaumīgi, saproti. Nē, varbūt tur ir. Es saku, man šitien grūti ir daļēji, īstenībā grūti ir kaut ko nokomentēt, jo ir lietas, kuras es nezinu. Kaut kur ir nodara tas, ja tu zini kaut kādu kontekstu tam visam, kas ir pateikts arī pirms tam, kad viņiem ir bijis kaut kāds sava veida bīvs, vai kāds ir piedalījies papis tur kaut kādam mazajam Renāram vai Reinim, vai kā viņam bija vārds? Rodim, mazajam Robim. Tā, svarīgākās lietas, ko vispār, pēc kā, kas nosaka, kurš ir krūtāks, manuprāt, ir tas, cik personīgi ir tie uzdirsieni, vai viņi ir tādi, ko tu vari pateikt jebkuram reperim, vai viņi ir tieši pa to cilvēku. Piemēram, ko pateica Zalcam, ka viņš tur 3 gadu laikā neko nav izdarījis, šogad ir izlaidis 2 diskus, kas nevienam nepiš. Tas ir reāli, viņš ir izlaidis 2 diskus?
es neesmu to pārbaudījis, bet Zalts ir slavens. Nevienam nepiš. Zalts ir zināms par to, ka viņš ļoti lielu tā kā, daudzumu produsu ar mūziku, bet, diemžēl, viņš tā kā, laikam neiegūst plašu popularitāti. Tas ir tādi personīgi, kas viņam, ko viņš aizies mājās un kas viņam sāpēs. Tās ir tās lietas, ko cilvēki grib dzirdēt. Okay. Un tad vēl ir, cik tas ir smieklīgi. Cik tas ir, jo, ja tur vienkārši atnāks kaut kāds, ir bijuši kaut kādi arī tādi eksemplāri, kas tur atnāk, pimps, kaut ko tur lohsēs. Zini, tas pat nav baigi smieklīgi. Tā kā tur ir jābūt gaumīgi, ir jābūt pirmkārt flovam, ir jāmāk plus uz beat, ir jāmāk atstāt notēmot te uzdirsieni tā, lai tas cilvēks paspēj saprast, paspēj pasmieties un paspēj uztaisīt to troksni, un tad tu sāki nākamo to lietu. Tā kā tas ir ļoti jāizkopj, bet šiem visiem cilvēkiem, labi, tieši Kjumanim un Zalcam ir ļoti liela pieredze battlos, Oģi Montekarlo un Rītam mazāk, bet viņiem būtu tas jāmāk. Pēc pirmā raunda es teiktu, ka Salaspils prospekti pagaidām ir priekšā. Tā kā tā. Skatāmies tālāk. Ceru, ka tagad otrajā raundā Zalts un Rīts izšaus vairāk, jo, zini, kā Zalts man no tiem ieskatiem, no pieteikumiem, viņš bija tāds viens no favoritiem bija, man patīk, ka tas viņa sagatavotais pieteikums. Viņš ir sastais, tev patīk, jā? Nē. Rauns, otrais pāns, mēs esam gatavi? Aiziet, let's go, Melošek, aiziet! Ej. Maucam tālāk? Jā, man jāpaspēj uz to Armand Hammers savādāk. Vārds. Nu tā, aizsūtīsim jūs tālu prom. Tālu prom. Klau. 3 lietas, labas lietas. Ar to 4. tu jau zini, kā? Vari teikt, ko gribi, tāpat nepis man ir tas vināt. Nav stress, tikai daudz reps, tā ka maucu es kaut slimu bārdu. Dzīvoju brīvi, nazis pie Rīglas bija tikai tā, kad zinu vārdu. Ej, tu tinies mājās, es tinu stādu. Paliec zaudētājos ribas sāp. Es apsaukājos, jo man gribas tās sences ir klāt. Te trikus rādu, katra mērķi pa vidu trāpjā. Papis pārs pajoliem, stil pāloju, tā kā 2K. Repi jau sen taisno. Es gribētu izcelt to, ka tagad bija salīdzinoši garš brīdis ar atskaņām, kas laik sekoja, un tās visas bija 2 vārdu atskaņas. Es nezinu, vai to ievēroju vai nē, bet visas tās atskaņas, ko viņš saka, ir bieži vien 2 vārdu atskaņas, kas ir sarežģītāks un augstāks līmenis. Es to tāpēc saku, viņam ir intelektuālāks. Tas ir reps. Bet paklausīsimies vēlreiz. Ļoti, ļoti kvalitīvi šis bija. Es kaut slimu bārdu. Dzīvoju brīvi, nazis pie Rīglas bija tikai tā, kad zinu vārdu. Ej, tu tinies mājās, es tinu stādu. Paliec zaudētājos ribas sāp. Es apsaukājos, jo man gribas tās sences ir klāt. Te trikus rādu, katra mērķi pa vidu trāpjā. Papis pārs pajoliem, stil pāloju, tā kā 2K. Repi jau sen taisno. Nākamais panč ir entais. Tiem reperiem nav cerebrālā trieka, viņi mētā gang signs. Tev ir olas, tās ir paipals, man ir paipals. Vari skaitīt, bet labāk skaidrā. Man nav taikāns, bet ir haikārs, ku lieku galdā gaišā diena. Tas bija arī ļoti labi. Reperiem nav cerebrālā trieka, viņi mētā gang signs. Bet nirdzīgi ir tas, kas no rīta ēda paipalos. Tā kā reāli. Es godīgi palaidu garām to brīdi par paipalolām. Tad bija nirdzīgi. Maucam, jā? Jā. Cerebrālā trieka, viņi mētā gang signs. Tev ir olas, tās ir paipals, man ir paipals. Vari skaitīt, bet labāk skaidrā. Man nav taikāns, bet ir haikārs, ku lieku galdā gaišā. Tu saprast par tām paipalolām? Nē, tur bija viņš bezsakars. Man ir paipals, bet var arī skaidrā. Nē, skaiti skaidrā. Skaiti skaidrā, bet tas tā kā, ķipa skaiti skaidrā, ka tu skaiti rīmas, bet tur bija domāts par PayPal un skaiti skaidrā. Es domāju par paipalā. Šā dienas laikā, vienā maikā, gaitā, raitā eju, ieduru tavu maiku, vienā vaigā, nevajadzēja man garām staigāt. Gribi bēgu? Mēs gari skaitam. Tev ir skila? Tad parā maita. Pagaidām, mana kārta. Jā, tad āram baida. Ai. Nu, ja vajag, tad vairāk bāru nekā vaikam. Apgriezieni tā kā baikam. Mēs prost darām nevis laikam. Laikam ejot, sanāk tikai raitāk. Maniem pacaniem viss baig labi. Kamēr šitie 2 pa dzīvi dusmīgi, nāk pēc pančiem kā uz Fight Club. Nu, davai tad. Sapsīšu tavu vibe, ja?
kā zud svaigu kādam, tā lai zvaigznes rādas un aiznes ātri baisajā. Kad pa to tuneļa redzi, ka pretim tev gaisma nāk, pat labākais sūds, ko vari man pateikt, nav nekas vairāk kā skaisti vārdi. Ja runājam godīgi, man uz tevi uzdirst, it kā tu būtu pods, bet viens streiks no tevis, tas ir 2 reizes par daudz kā dubultzots. Tu pieteicies un kļūdījies, tas redzams uz... Tas bija baigi paredzams rīm, bet atkal Zalts ar savām 2 vārdu atskaņām. Ļoti krūti pagaidām. Manuprāt, viņi šobrīd atsver to, ko viņi zaudēja tajā pirmajā. Bet tas rīts ir tā kā Zalta čoms kaut kāds? Nu, viņi kopā ir muzikāls ansamblis, kā man patīk to saukt. Bet viņi ir kā čomi arī? Vai... Nu, es taču nezinu, vai viņi čomi vai nē. Tev jāzina viņa attiecības tāds. To tuneļa redzi, ka pretim tev gaisma nāk, pat labākais sūds, ko vari man pateikt, nav nekas vairāk kā skaisti vārdi. Ja runājam godīgi, man uz tevi uzdirst, it kā tu būtu pods, bet viens streiks no tevis, tas ir 2 reizes par daudz kā dubultzots. Tu pieteicies un kļūdījies, tas redzams uz tava biedra purna. Tu nevar tikt uz mana viļņa, jo diršana tev ir lieta tuva. Teicu Zalcam, vajag rīsēš, jāiet personīgi, jāmet tik faktus, bet gaļaks skatīties visus tavus tos mīta bātulus, bija absurds, ka visu laiku dzird tev esot sīks saturs. Kaut kā vispār neizskatās, jā. Man laikam ir cits rakurs, esat kaut kur starp dzīvi un nāvi. To sauc par bardo. Šitie atgādina turistu pāri, kas papisa kargo. Gribēju nomest kādu juristu pāru, bet visu jau pateica Marko, nepalika nekas tur īsti pāri. Par juristu bāriem, kāpēc? Jo Kjūmans ir jurists ikdienā. Okay. Un kaut ko pieminēja iepriekš par to OG Monte Carlo un ārstu. Varbūt, ka viņš kaut kādā medicīnā strādā. I don't know. Bet šoreiz pārdod. Ej, skrien maratonu, tas prospektu mūris no kartona. Atbrauc uz Daugau grīvu, pačiko brīdi, kā īsti vīri to dara, jo nevis plūst, tik līdzi grūti, tētē izturīgi, kā no karbona. Nesas pa celiņu, nav ko te stāvēt, es vedu to sūdu kā barbora. Marmors, tā kā Dāvids, varas rīms aizvedīs, jūs abus uz mājām vēl trakā pānis. Ui, kas tur notika, pagi? Pa celiņu, nav ko te stāvēt, es vedu to sūdu kā barbora. Marmors. Nu, bet, tur ir tik daudz viskaut kā, ka es pat nevaru izcelt. Es otro reizi, kad sapratu, ko viņš saka, ka es vedu to sūdu kā Barbora. Es pirmo sapratu, ka viņš ved kā Barbora. Nu, ņirdzīgi, bišķīt, bet, zini kā, šitajos garajos, es bišku papišos. Nē, man beidzot ir tas, ka ir actions, un es gribu redzēt, kas būs tālāk. Tā kā Dāvids, varas rīms aizvedīs, jūs abus uz mājām vēl ātrākā pānis. Diez vai kas pozitīvs vispār atmiņā no šī vakara paliks, jo mēs metām vēl vienu DJ Khaleds. Es tikai atnācu, lai ir attaisnojums, nomest pāris gan bārs, lai nav jāraksta paskaidrojums, ka nones pāris ambāls, pēc batla man nāks klāt un teiks: Rīt liekas, tu pat traku nāc. Jo paņemšu stopu un pielikšu to sūdu pie galvas, kā matu sprādzi. Nesaki pat pirmo burtu, sapratīšu to kļūdu ātri. Neesmu pediatrs, bet spiežu mēlīts, it kā būtu tāds jau. Mani punchlines sit no zobiem aplikumu. Jūs esat sīcini manās acīs, reiz paturi atlikumu. Pants. Ejam, troksmē! Tā, zin kā, man patīk tas, ka viņus var viegli saprast. Viņiem ir tāda tīra leksika. Viņi ļoti saprotami arī mācās. Nevis leksika, dikcija. Nu, dikcija, ok, leksika. Ar tas, manuprāt, mazliet piekļibo. Pats kaut ko šļūpst un te komentē. Nu, nē, OG Monte Carlo tas bišķi pieklibo, ka viņu nevar brīžiem uztvert. Bet Zalts viņš spīdēja ar tām atskaņas schēmām, kas bija ļoti krūtas. Turpretī rītam bija ļoti paredzams par to dubultzodu un dirši to virsū, it kā tu būtu pods. Nu, viņiem tad vienkāršāk. Tas rītam ir tāda vienkāršāks, tas viņa teiktais. Pagaidām. Ok, es ceru, ka tas uzlabosies. Maucam tālāk? Maucam tālāk. Bet beats bija smēri. Ok, nevilcināsim, iesim uzreiz tālāk. Otrais rauns atbilda. Prospekti, jūs esat gatavi? Let's go! Kas ir Zalts? Gandons? Kas ir rīts? Huj viņš zina? Kas ir Zalts? Gandons? Kas ir rīts? Huj viņš zina? Pamodos atkal pohains, besi ārā ir jobans rīts. 6. oktobris, vakar 2 gandoni salodzīti. Betlā mačs te līdz, galva zemē skaļi kā bovans krīt. Gandons apisa diskotēku, sākās konkrēta semestrīca. Kad izlidoja no pīzes, ar galvas grīts tu netrāpīji. Galvu liela kā Ķīna,
rītam ir hidrocefālija. Skaties Bruno Regurel vai Betam, brīva vieta, kur reklāma likt. Mēs ņemam štukas tuveji un štuko. Tad jau pierīt. Iediso viņa lielo pieri. Okay. Jā, bet tā cerebrālā trieka tāpat bija kaut kāds. Pieres vietu pirms sen rādīja. Klīst kā beduīni īsti pat nerūpīgi, ka tev deva zīme neattīsties kreatīvs. Franč teikt tev, selā vīt, tāda dzīve rīt. Nekā ģīma, man līnija tu rāda pīs. Vēja burts kā Viktorijas, blēt, ūdens kritums, tu pumpēs litrus no pieres viedri, kad lejās līd. Galvā skrūves pieliek un magnēt, pacinam galvā metāls plīst. Skrūves lido visas man virsū, bet tu necer, tu netrāpīs. Viņam nepatīk dabīgais aromāts, viņš sev uzmērē fekālīs un tad dodas pie sievas, sakot, paņem bērns mazā, mēs pisam uz herbāriju. 2 zīmuļi penālī. Zinām jau scenāriju, nevajag zīmuļu drāžamos, zelts sev piesaku sezonu nākamo, projām no veselā saprāta rāpuļo 2 lopi, kuri kobrikons. Rītamais patiem pakolsi jau vairākus gadus ir paslēpies Voldemorts, 2 mutes, multiports, pos. Visu, ko kāds reiz teica, visu paturējis prātā. Varu galvot par Zalcu, viņš ir galvas tiesu pārāksts. Amatieru vārdsargs ir jau pārbies startā. Rīts futbolā domā, ko dara un ar galvu vārds trāpā. Tu esi headshots. Snaipera mēģis, kas pasniegs paplāts, kad mums būs konts. Tev uz pieres mēs izliksim plakātu. Galvas sāps tev iznāk mums fatāls. Ha, bļē, esās prāts, tu plat prāts, Zalts vai prāts, viņam prosteri vaiš prāts. Ar abiem šitiem mums ir joku maz. Paceņiem plaukstas skabargā staigā par rajonu un cīnās ar kokanās. Operiem iespēja ļoti maz. Zovu plastu vajag lietot rītam, galva liela kā spoku nams. Viņš domā, kā parast, kāpēc prospekt nespies roku man. Ko tu zini pa prospekt? Paceni gaida, kad debitēs, vienas ūdeni, kad būsim debatēs. Visu savu sūdu pants reģitēs, free J show. Šitos klauns mēs tev pagodu. Pacinis Zalcam saka, ka viņam ir zelta rokas, jo viņš apmīstās melnu rosta iekš DHL, kur ir āmata. Jāliek ir muzejā Mārtiņa Lutera radinieks. Čoks nekad nebūs kāda vies, viņi ir 2 vienā. Enerģijas ziņā prospekti noteikti ir pārāki, bet pagaidām man ir jādod 2. rauns tomēr tiem tur. Es nezinu, grūti. 2 ir vienādi, abinieks. Sapnī Zalts bija čempions, bet sapnī pienāca galinieks. Strādā pie kases aparātiem, viņš atcerās to, kas notika rītdien. Vakar atnācis padirsien, šodien viņam ir apaļa brīvdien. Sejā redzi, viņš ir vīlies, jēbels tāds, kā pakaļā spiež. Skaties, brač, ka tur patais barčik ir dūsvar, laimīgs padirstiet. Spilmēs tev stāv vertikāli, lai tik pie pieres tev frizierim vai gestikādi. Galinieks tevi stūps, reps galvā nogačāja visu vernisāžu. Tu mega dūsvar, laimīgs padirstiet. Spilmēs tev stāv vertikāli, lai tik pie pieres tev frizierim vai gestikādi. Galinieks tevi stūps, reps galvā nogačāja visu vernisāžu. Tu mega maids, borim 10 štuku datu terabait. Viņš nelabais, kodol galva no valsts ārā, viņu nevar laist. Rīt ietekmē Man liekas, man bišķi pat daudz ir tas, ka viņi par to pieri tikai dirž. Tas nav baigi daudz vairāk, ko viņam par viņu pateikt. Viņš nav. Es saprotu, ka viņš varbūt nav tik populārs. Bet tas atkal ir personīgs. Tie ir personīgi uzdirsieni. Tas ir grūti, ka viņi ir izdomājuši personīgs. Bet varētu mēģināt, man liekas, vai ne, ok, labi, whatever. Bet enerģijas ziņā un tas vispār prezences ziņā viņi ir. Ja mēs skatāmies, kam ir enerģija un kam nav enerģija, tad jā, protams, tas Humans un Monte Carlo. OG Monte Carlo, kad tiem ir enerģija. Tev enerģija, tas ir tā kā viennozīmīgi viņu punkts tas ir. Jā, bet still 2. rauns no tiem tur tieši Rīmas Hēmas ziņā bija krūtāks. Pagaidām. Vai kaut kas pat tur 3 adats tagaru bija? Bet rīts vienmēr ir gudrāks par vakaru. Atnāk uz trelku ar zobenu tagaru. Old school reperis taisa krustakarus. Labāk es atdošu pakavus, negribu vispār es dzīvēšo čakaru. Daugau grīvs. Šitais bija nēstī. Bet rīts vienmēr ir gudrāks par vakaru. Atnāk uz trelku ar zobenu tagaru. Old school reperis taisa krustakarus. Labāk es atdošu pakavus, negribu vispār es dzīvēšo čakaru. Par to 3 adats tagaru tā ir Cigu pārdevēja muzikāla apvienība. Cigu pārdevēja? Jā, ir. Nezinu, Cigu pārdevēja. Viņš arī batlos kādreiz piedalījās. Viņš bija viens no tādiem most entertaining čuvakiem. Viņam bija grupa 3 adats tagars, muzikālais ansamblis. Un tad no rīta viņš, kas tas ir? Kas tas ir? Es pārcenšos to mikrofonu. Sorry. Nē, viss labi.
Daugau grīvis īsitējis, vienīgais bijis tev, ka priekšnieks prasa lapas izpritēja batlu šaunu gaisa pistolēm, darbā šaus būtu viss sen. Tu mīz no zīča 3 ir tēm, nelvai kā disidence, baltu ģīmis, plifu dedzinīs, tu nezin prospektus, parik būs tev līdzceļš. Neģēlis bīstāms, pēc galu rīskāts, Gjumans nezāls ar izkāts, Zaņārs visvar, Kaizers izdzes višņā, vlagas tev šķīkšņā. Edols bīt līdz rītam, nepatīc dzece tev pīstā. Ješons un mančēt pocīs tev līsāk, klaidā miramā kītā. Raitim tu viens pīsāks, te tikai es frītā, tevi redzu bīt, var viss klāns, yeah, yo! Es nezinu, vai tu saprat, bet viņš tagad pārskaitīja visus savus homies, kas ir ar viņiem un kas ir tajos Salaspils prospektos. Nē, es nesapratu. Es nezināju, ka viņam ir homija Makita un kas tur vēl. Nē, homiem ir Makita. Homijam ir Makita. Es domāju, ka homijam vārds ir Makita. Man arī ir Makita. Old school reperis taisa krustā karus. Labāk es atdošu pakavus, negribu vispār es dzīvēšo čakaru. Daugau grīvis īsitējis, vienīgais bijis tev, ka priekšnieks prasa lapas izpritēja batlu šaunu gaisa pistolēm, darbā šaus būtu viss sen. Tu mīz no zīča 3 ir tēm, nelvai kā disidence, baltu ģīmis, plifu dedzinīs, tu nezin prospektus, parik būs tev līdzceļš. Neģēlis bīstāms, pēc galu rīskāts, Gjumans nezāls ar izkāts, Zaņārs visvar, Kaizers izdzes višņā, vlagas tev šķīkšņā. Edols bīt līdz rītam, nepatīc dzece tev pīstā. Ješons un mančēt pocīs tev līsāk, klaidā miramā kītā. Raitim tu viens pīsāks, te tikai es frītā, tevi redzu bīt, var viss klāns, yeah, yo! Mēs esam prospekti, kas ir tie tur? Gandoni. Hey, yo! Free Jason, brother! Free... Kas tāds ir, tu zini? Es zinu, ko kreklīņi. Nē, kas tas Jason? Nu, nē, es nezinu, kas ir Jason. Jason! Ej, jau, kā jums patīk otrais rauns? Nē, palādījums nedzirdēju, kā jums patīk otrais rauns? Ok, labi, trešais rauns, noslēdzošais. Es taču teicu, ka 2 pret 2 strādās Latvijā. Jūs, bļēt, vajadzēja pieteikties. Ok, labi, tie tur ierunā viņam maksimāli troks. Bija pārāk mans pieteikums 2 pret 2, vai tu neko par to nezini? Nu, Vai arī cilvēki disoja variantu, kā 2 pret 2, nē, tas neaizies. fucking no. Tur kaut kas bija, viņš sākumā gribēja to 2 pret 2 sezonu, tad it kā 1 pret 1. Tad man likās, ka būs abas paralēli, bet acīm redzot, ir tikai bija 4 pāri, no kuriem viens nomīza. Un tagad ir 3 pāri vai 3 bētli. Es nezinu, bet nu skatāmies. Ierunā vēl! Aiziet! Meloši šeit, let's go! Ej! By the way, bija arī meiteņu pāris. Okay. Ej, lai ko darītu, tu zini to, ka tētē nekur nemū. It īpaši, ja pretim 2 reperi no temu, par kuriem tā īsti nemaz ne par tev nerū. Šie pacelti uz augšu krosa nevar tā kā emu. Jā, tu zini to, ka tētē nekur nemū. It īpaši, ja pretim 2 reperi no temu, par kuriem tā īsti nemaz ne par tev nerū. Šie pacelti uz augšu krosa nevar. No jums nāk tā koju smak. Labi, jokoju, tas saprotami bojāts stāvs. Tu jau zini flovu, nepeldies bojas, pats un nezin, kas pa projektu saka. Tu esi labāks, bļa, tā domāt ir lāža. Loģiska seju tagad rotā tev bāžas. Tavu pats un es ņemšu un novākšu kā ražu. Un tu paliksi viens, nomākts kā kaža. Tāpēc viss labi, ja neskait tavs teksts. Čeko kā to dara, pirmais nesmaidēs vecs. Otrais nomet kaut ko kreidzīķi, pat esmais the best. Trešais nečakarē mani un tu nezināsi, kas tas stress. Ok, no tavām rindām derīgs ir pāris. Varam iet un mērīties ar krāniem. Tavs ir salauz, it kā šļācas ūdens sejā. Mans ceļ tonus, tāpēc arī būvas ceļās. Šitas mūdaks sevi sauc par OG. Dzirdu tavus fītus, tās rīmas so cheap. Liec aiz auss, vajag trenēties un coachī. Jo klausoties nevienu brīdi nav tāds aušķī. Iepriekšējos raundos tu mētāji sūdu, bet pateikšu godīgi, tā bija reāli kļūda. Tagad pēc batla tu par dzērāju kļūs, jo viss aizies pa dīrs, kā kad ledāji kūs. Ej, 2024 jūsu gads, tā kā Dreikam. Viņi nav kā mēs, to pat nevajadzēja teikt man. Tētē karsti flovi, bet nejauc mūs ar teikani. Jums homie liek likmes, ka neizvilk cirt līdz beigām. Nu, man ir, diemžēl, jāsaka, ka ir jūtami liela atšķirība skilu ziņā starp Zalts un Rītu. Nu jā. Jo Rīts pagaidām kaut kādas tādas, es nezinu, viņš tad vienkārši skolas līmeņa dzējoļa atskaņas sāk. Diemžēl, nu, es gribētu, lai man tas nav jāsaka, bet man tas ir jāsaka.
Domā, būsiet pirmie, bet būsiet 3 un 4, kā B un C, pohuj, es tēmēju T un T, neesku stāvo, bet saku jums nē un nē. Lai ko darītu, tu zini to, ka TT nekur nemūk, it īpaši iepretim 2 reperi no tēm. Kas ir TT? Tie tur. Tie tur, tas ir. Okay. Saīsinājums. Abreviatūra. Par kuriem tā īsti nemaz ne par tev nerūp. Šeit pacelties uz augšu prosti nevar tā kā emu. Jā, tu zini to, ka TT nekur nemūk, it īpaši iepretim 2 reperi no tēmu. Par kuriem tā īsti nemaz ne par tev nerūp. Šeit pacelties uz augšu prosti nevar. TT uz bīta, te ar rītu bīdu melodiju. Jo mums pacelt šo sūtā nav teorija. Heroīna rīms jau no laika pirms vēl eiro bija. Jūti tā kā neironija, arī tev ir eiforija. Tad, kad revolucionāri bāri pāri galvām lido. Barojošs štāps tāpat kā pie galda lido. Aizmirst bīts mazākais, jums daudz kas klibo. Uz mīnus švīks uzmini, kas slido. Tu reiz teksts kopā likt randomā sāki. Un tagad domāties skan kā Platona vārdi. Man nav Andora hāta vai Kantonā kāds, kam pasūtīt hitu, bet muti ir Pandoras slāde. Un tāpēc metu bumbas kā handbolā ātri. Es zinu klausītājiem spraut batons kāri. Kā katorgā māte ieliec savu patronu prātā. Es pārbraukšu traktoru tev gambolā pāri. Jūti? Bija arī, beigās bija jau 2 vārdu atskaņas. Netik labi nolandots, bet viņš man sadzirdēja. Malacis rīts. Tā ir pantikārs, tie aizsviež tos. Labāk mājās sēžu rakstu, nevis iešu kos. Te nevienam nepatīku, jā, tas gan ir tieši un droši. Cenšos skaitīt kamerā, bet bļatā visu laiku griežas prom. Skatos uz tavu dāmu, ka tev spiež roku. OG galva, bet bez skalpa tā ir bieži doma. Un to savu riešanu tu droši vari piekušot. Katra ceturtā kā taurunīts atkal pa griešanos. Stāvi ahujā, nespēj pat nedaudz bilst. Tev neaug vārdu krājums, neaug skills. Kamēr mans sasodīts aug, kopā pat uzacis. Bet tavs imiņš, bļa, kur tu tāda esi uzrāds? Pastāv uz... Tā bija laba pašironija tāda, ne? Zin kā, šis man patīk īstenībā, ka viņš vēl pa sevi vēl iemuši. Viņam vajadzētu vēl kaut ko papīri pateikt. Jā, zin kā, arī pagājušajā sezonā bija tas, ka daudzi reperi bieži vien taisīja kaut kādas tādas lamat, kurā tas otrs iekrita, zini. Un viena no tādām bija ka tu pirmais pasaki, ko viņš teiks, vai pēc tam pasaki, tā kā sanāk, ka viss, ko viņš par tevi līdz tam ir teicis, tas neko nesvar, jo tu krūtāk tā kā pats par sevi pajokoji. Hujā, nespēj pat nedaudz. Savā ziņā tas bija arī 8 Mile tā, vai ne? Bilst, tev neaug vārdu krājums, neaug skills. Kamēr mans sasodīts aug, kopā pat uzacis. Bet tavs imiņš, bļa, kur tu tāda esi uzrāds? Pastāv uzskats, ka es repoju labāk. Katra rinda sprāks, it kā gremoja granāti. Jums bija tāls ceļš, bet es mēroju garāku. Jūtos kā kaza, visu laiku schēmoju salātu. Jūti šito vilni, it kā sērfot lavā. Iekaries cilpā, it kā ēnot sadā. Te tik daudz rindu, it kā vērotu parādi. Ja vēl mācētu runāt, es strēmotu kanālu. Ja pistu tavu kuts, tad mēs šērot šarānu. Šī nekad nav reiz. Ja es pistu tavu kuts, mēs šērot šarānu. Rīt es ņēmu savus vārdus atpakaļ. Viņš reāli, man liekas, sadzirdēja teikto. Ne, viņš ilgi turēja to savu. Tas bija beigās. Jā. Runāt, es strēmotu kanālu. Ja pistu tavu kuts, tad mēs šērot šarānu. Šī nekad nav redzējis tik vēnotu banānu. Jau pirms battle tapes laikā tver ko parādi, kad mēs beigsim, par tevi sēros madām. Redzu jūs vārtiem tikai spērot garām. Jūtos tik dievišķīgi pērot pagānu. Katru reizi pretim ejot pamān. 2 kapa vietas, tie tur dejo patām, atā. Tie tur dejo patām, ej, tie tur dejo patām. Q, atā, OG, atā. 2 kapa vietas, tie tur dejo patām, atā. Sorry, več, kas visu šo pēdējo daļu grib noklausīties vēlreiz, jo tur bija rīktīgi krūti, tur bija atskaņas, kuras viņi viens otram turpināja pa to šarānu un vēnoto banānu. Ļoti labi. Šireiz arī tomēr šis rauns sākās viņiem tā lēni, un man likās, ka būs sūdi, bet sūdi ir, bet labi sūdi. Tā ir pantikārs, tie aizsviež tos. Labāk mājās sēžu rakstu, nevis iešu kos. Te nevienam nepatīku, jā, tas gan ir tieši un droši. Cenšos skaitīt kamerā, bet bļatā visu laiku griežas prom. Skatos uz tavu dāmu, ka tev spiež roku. OG galva, bet bez skalpa tā ir bieži doma. Un to savu riešanu tu droši vari piekušot. Katra ceturtā kā taurunīts atkal pa griešanos. Stāvi ahujā, nespēj pat nedaudz bilst. Tev neaug vārdu krājums, neaug skills. Kamēr mans sasodīts aug, kopā pat uzacis. Bet tavs imiņš, bļa, kur tu tāda esi
uzrāds. Pastāv uzskats, ka es repoju labāk. Katarīnas sprāgts it kā gremoja granātu. Jums bija tāls ceļš, bet es mēroju garāku. Jūtos kā kaza, visu laiku schēmoju salātu. Jūti šito vilni it kā sērfot lavā. Iekaries cilpā it kā ēnot sadā. Te tik daudz rindu, it kā vērotu parādi. Ja vēl mācētu runāt, es strēmotu kanālu. Ja pistu tavu kuts, tad mēs šērot šarānu. Šī nekad nav redzējis tik vēnot banānu. Jau pirms battle teicu, laikā tver ko parādi, kad mēs beigsim, par tevi sēros madām. Redzu jūs vārtiem tikai spērot garām. Jūtos tik dievišķīgi pērot pagānu. Katru reizi pretim ejot pamānu. Tu redzi, kā viņi loka tos vārdus, tikai spērot garām vārtiem jūs pamānu un ejot garām. Un tā, viņi tos, tā kā viņiem ir ērtāk, tā viņi tos e-burtus loka un tas ir krūti. Pa vietas tie tur dejo patā, matā. Tie tur dejo patā, ej, tie tur dejo patā. Q atā, OG atā. Divas kapa vietas tie tur dejo patā, matā. Tie tur dejo patā, ej, tie tur dejo patā. Q atā, OG atā. Divas kapa vietas tie tur dejo patā, ha. Tie tur dejo patā, matā. Tie tur dejo patā, Q atā. OG atā, divas kapa vietas, tie tur dejo patā, matā. Tie tur dejo patā, matā. Tie tur dejo patā, Q atā. OG atā, divas kapa vietas, tie tur dejo patā. O tā, bļa. Atā, OG kaut ko tu teiks. Tas nav smuki, manuprāt, jaukties pa vidu, kamēr ir to čoku vārds. Bet ko tu gribēji teikt? Nē, par to, ka šis bija tiešām diezgan spēcīgi, kad ko viņi pateiks trešajā. Jā, man pagaidām es nezinu, protams, ir vēl viens piegājiens no Salaspils prospektiem, bet pagaidām man pat ir grūti. Ja godīgi, šobrīd es atdotu tiem tur savu balsi. Jā. Zalcam? Tiem tur. Zalcam arī. Jā. Jo, pirmais, ja man ir jāliek kaut kādu tur punktu kartītes. Jā, pirmais rauns būtu prospektiem. Jā. Otrais rauns, tur tādu varbūt neizšķirtu varētu arī viņiem iemaukt. Bet pagaidām... Tu pat trešo vēl nedrīkst neko teikt. Es vēl nevaru neko teikt, bet pagaidām šis bija ļoti spēcīgs pieteikums trešajam raundam. Jo man atkal ir tā, ka es pirmo atdotu prospektiem, otro tiem tur, un tagad ir jāskatās, kas būs ar trešo. Bet, šis bija, es pat nezinu. Es ceru, ka būs kaut kas vienlīdz krūts. Rīt! Labrīt! Labrīt! Tas gan bija, kas tas tikko bija? Iedomājies vēl troks, vai pēdējais rauns šajā batlā? Tu esi bišķiņ vairāk saprot. Labs ir, prospekti. Pēdējais vārds aiz jums. Melošeika aiziet! Hei! Tie tur saņēmās, izmetās savu disku, tas dzīvo mākoņos. Jūs sūta Spotifyā tukšums tā kā atomos. Vairāk dzīvības es redzu mūsu spragoņos, bet jums ir lampu trūcis, tāpēc pīzī katrs pulci paģistos. Zalts ir navas brālēns, viņš nogalina visus savus diskus. Skaita tos kā ruganīņas zālēns, šitie labi divi lohi ir no reizes prospekts studijai suvenīrs. Noliksim galvas, kur ejam sūtas līdz. Kas ir tie, kas savāca 5 cilvēkus koncertā? Tie tur lohi! Kas ir tie, kas TV skatās rīta pierē kā uz plata krām? Tie tur lohi! Piers spīte kā prožektors, nevajag korektors, rīts labs orators, pilna galva profesors, Voldemorta kolektors, dusmojās dumidors, raksta gadiem, bet tāpat ir repā juniors. Loģiski kā rukā, viens otrs sūta projām te pisties, nevis repo tev jāiet, bet svēties skolā kā kristies, bet viņš labs šoks, viņš šeit domā par visiem, atmiņai viņš apēd visu govi nepiespie, viņš norukā pirmdienu, pēc tam norukā 3 dienas, kad tu bojā, tu pisies projām, rīts dots pie friziera, jumtam koras vajag iztiept, dai labot zobs uz dzirdziem, viņš ir nolats no tilta nolacis, dod pa pirkstiem, kad sarakstīt uz sūd, kas tol te dirstiet, tie tur lohi. Kas buhā pagrabos, tu tur norapo biespiem, tie tur lohi. Kas izlaiž pa logjobs, slikt komentāri izlaiž, tie tur lohi. Kas domā, ka viņiem ir bāri, bet viņiem vispār nav bāri, tie tur lohi. Ir pusdienas. Es uzvārds īsiņ, tev vārds ir Mārtiņš, viņam uzvārds Rītiņš. No jums kopā moši sanāk viens kārtīgs švītiņš, bet tie tur nolika karos kā Mārtiņš Rītiņš.
tie tur. Tā ir baiga laba komanda, izpalīdzīgi džeki ravē zāles pie Omamas lietā padomā, ko gan viņiem citu darīt. Pacanim nebis nevienu, tā kā divi salāti pie Britu barības. Rītu vispār pirmo reizi mūžā satiek. Zalts man teica, tie tur lohu uzprāks tā kā sabies. Nesanāca rīts no zalca, dabūja papieru, varbūt tāpēc tā ir tā kā sēdz purva, tā kā liela. Viņš izskatās pēc Jimija Neutrona, visas savas idejas priekš albumu viņi pīzdīja no Uldona un uzprāk tik smagi, man pat izlīja rungolu. Tie tur nav spēks, tas ir ņīšīs buldogs. Tavā teipā tev sieva zvan, prasīja, ka tu mājās būs. Teici, ka tev jārapo, bļaļ. Kāda jēga lūdz? Maš viņai taisnība, mums pagrabā vairs nepazūda. Savu repa krūdi vielkaš un šitai šmekarūģis. Skaties, viņam metas grumba, vērtas rumba. Tu būvē dami starp sevi un mums kā bebra kungs. Nerapotu slimi pata temperatūra, pirmās ziņas bez tabū. Tu izlīd no tīras kā es ventura. Turak, zalts smirt tā kā zeķis jums. Viņš no ūdeni redzējis tā kā stepes suns. Zalts izkalts, izskatās, ka kuri iet to kakadu. Un nejūtu, ka sekas būs ar cepurus turēta. Tūlī sēd zvēru būrī, urīna analīza pēta, kurim zaltsam nervu šuns. Jo viņš redz stūvs, kas pretējā virzienā repam vēra duris. Tie tur lohi. Kāpēc zalts šībi lūr, laikam zalts Japānā, jo Tie tur lohi. Rīts galvu liek ķīlā, visa valsts parādā, jo Tie tur lohi. Par Daugo grīvas garu ielu, jo tie tur lohi. Zalts ir telpa, jo strīt meklē jaunu cīņu biedru. Tie tur lohi. Zalts nav gangsta, viņš ir alva zaldātiņš, jo Tie tur lohi. Rīts paņems līdzi, jo pats ārā nenāk viņš. Tie tur lohi. Kam neviens nezvan, kas palaiž garām tusu. Tie tur lohi. Rīts atnāc paspīdēt, forš sazīmēs kādu džusi. Tie tur lohi. Ei, 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 tie tur lohi. Ko? Zini, Ko? tur bija kaut kādi panti viņiem krūti. Bija arī atskaņas un bija bāri, bet tas piedziedājums ir abās pusēs, ja godīgi. Tie piedziedājumi bija pie daudz. Nu šitiem viņš ir pēc katra neskatoties uz enerģiju. Tie tur lohi, bet ok, labi, tie tur viņiem bija pašās beigās. Viņi pa daudz tur varēja vēl kaut kā. Bet vēl nekas nav beidzies. Nē, nu ok, klausamies. Skaļāk! Tie tur lohi! Ko? Visi kopā! Tie tur lohi! Bļē, galīgi pa Zoriša dalva jau Kas vispār. papisa? Tie tur lohi! Prospekt, DJ Show. Prospekt plata drīz. Ok, kā jums patīk šis battles palādījums? 2 pret 2. Nu, laikam ir battles beidzies. Es domāju, mēs paskatām, ko mēs domājam, nobalsojam par uzvarētāju, vai nu kopīgo, vai katru savu. Un pēc tam noskatīsimies, ko publika saka, un vai mēs to liksim, vai paliksim pie savas taisnības. Redzēsim. Tāpēc, ko tu gribi pateikt? Par ko tu atdod savu balsi? Nu, es savu balsi atdodu laikam par tiem tur, par Zalts un Rītu. Ok, bija viņam arī vājākas vietas, laikam, nu jā, Rīts, kā jau arī prospekti apspried to, ka jā, Rīts varbūt ir bišķi vājāks sniegums viņam ir nekā Zaltsam. Bet, nu, kopumā bija krūti. Man patika reāli trešais viņu piegājiens. Ka viņi izšāva reāli krūts rīms no sevis. Jāatcerās arī tas, ka Rīts no šiem visiem 4 gladiatoriem ir vienīgais, kuram tā ir pirmā reize. Līdz ar ko ir uztraukums, Nē, es jau nesaku, ka bija viņam slikti kaut kas izdevās. Nē, nu, viņam nebija. Varbūt, es saku, viņš vienkārši sākumā līdz 3. raundam viņš man šķita krietni vājāks par Zaltu, par savu pārnieku. Bet tieši 3. raundā, es nezinu, kā jau es teicu, es atdotu 1. prospektiem, 2. tiem tur, un 3. es arī atdodu tiem tur. Tā kā mana balss ir par tiem tur. Es arī esmu par tiem tur. Jā. Es domāju, ka mēs varam tā kā vienoties vienā. Ok. Nu, skatīt, mēs pastīsimies, ko arī žūrī. Nav žūrīs, jā. Ko skatītāji. Bet, nu, jā, ņemot vērā to, ka nav žūrīs, tad tas nav baigi objektīvi, jo, kā jau tu tikko teici, jā, kurš ir... Kam ir vairāk čomi līdzi. Tad, ja mēs ņemam vērā to, ka tas OG Monte Carlo un Cumans ir laikam populārāki. Nu, ja mēs tā ņemam. Viņiem pieredze lielāka. Reiķini tātad, ja Rīts ir pirmo reizi un tikko izlīdz, teiksim, tādu šajā rep scenā. Viņi ir populārāki tie prospekti, un viņiem ir tie, viņu muzikālajā ansambli ir populārāki džeki vēl par viņiem pašiem, līdz ar ko viņi ir vienkārši zināmāki. Tā kā, un tie tur ir tādi underground vairāk, underdogi.
2. Šis ir šovmačs. Līdz ar to jautāšu jums apmeklētājiem, kā jums patika un kurš jūsuprāt uzvarēja. Tātad pirmais, kas repoja un iesāk šo battle, bija tie tur, kā jums patika. Vai. Ok, un atbildēja viņiem prospekti, kā jums patika prospekti. Ok, kungi, manuprāt, ļoti labs prezidents, 2-2. Man ļoti kā jums patīk šis formāts vēlreiz, ejo! Superīgi. Paldies, ka esat sekojat mums YouTube un tam līdzīgi. Uzreiz, kad Jā, paldies par šo rītu, paldies par labajām brokastīm, paldies par repčiku. Es domāju, mums arī šī bija tāda iesildīšanās. Nu, man šī bija laba pieredze, vispār paskatīties, kā tie battle notiek, jo es pirms tam, kā jau es arī teicu, tajā visā man tas ir tāds, ļoti maz kaut kas dzirdēts. Kaut kāds reps paklausos, kaut kas patīk, ir labs dzirdēts no battlēm. Vispār īsti nekas vienīgs, man liekas, 8 Mile bija vienīgos battles redzēts pirms cik gadiem. Bet, ok. Tagad tu arī zini, ka var sarīmēt šērot šarānu ar vienotu banānu. Jā, nē, tas bija forši, tāpēc, bet es saprotu laikam, ka te nav tā, ka pasaka, kurš ir uzvarētājs. Šajos tieši, kas ir šaumačos, nē, bet 1-1 battlos būs žūrī, kas pateiks, kurš ir uzvarējis, kurš tiek tālāk, kurš netiek tālāk. Ok, paga nebūs tā atlases kārta kaut kāda? Būs. Šis ir okay, es nezinu, kas tur būs, neviens nezinu. Skatīsimies, redzēsim. Skatīsimies, jā, tā kā paldies tiem, kas skatījās. Ceru, ka mēs varējām pastāstīt kaut ko tādu, ko cits jums nepastāst. Jā, šis bija kārtējais, garlaicīgais rīta šovs, brokastu šovs, bet bija normāli, man patīk. Jā. Paklausījos kaut ko tādu, ko neesmu dzirdējis. Gan jau nākamās reizes būs kaut kas interesantāks, ko mēs varētu pastāstīt un parādīt. Es nezinu, vienkārši tikai filmēsim šitādu stafiņu un tad jau redzēsim. Jā. Tā kā tiem, kas skatījās, paldies. Tiem, kas neskatījās, arī paldies. Un, tiem, kas heito, paldies. Jā, tiekamies nākamajā šovā.